Kāpēc mēs vēl runājam par arheoloģiju un senvēsturi, un kāpēc man bija tā kā svarīgi, un kāpēc es gribēju šo stāstu stāstīt? Tāpēc, ka senās rotas sevī nes milzīgu simbolisko stāstu. Un mums patiesībā pat nevajag analizēt un uzdot visus detalizētos jautājumus, ko katra saulīte vai krustiņš nozīmē. Mūsu senči to zina. Tas ir noslīpēts stāsts līdz briljantam, kuru mēs esam saņēmuši mantojumā, un visas šīs rotas ir ar simbolisko vērtību. Un tajās ir spēcīga latviešu identitāte, jo tajās ir apkopots mūsu seno tautu zināšanas un varēšanas. Un tas ir stāsts pirms mums atnāca krustneši, pirms ir atnākuši jebkādas citas modes, ietekmes vai kādas citas simbolu virknes, kuras mēs izmantojam savos tērpos. Tā kā šis ir mūsu autentiskais stāsts, kurš ir saistīts jau ar tādu, es teiktu, Junga citātā, ka tas ir saistīts ar tādu pasaules un kosmisko bezapziņu cilvēku, kam mēs pieslēdzamies un saņemam šo spēku un mantojumu šajās simbolu virknēs. Un tajā, es saku, nav citu tautu ietekmes vēl. Lai gan Kurzemē, piemēram, ir dzīvojuši arī skandināvi, un tautas, protams, nav dzīvojuši izolēti viens no otrām. Bet tas ir jebkurā gadījumā pirms kristietības laiks. Un, ejot jau tālāk, piemēram, pie etnogrāfijas, es ticu, ka šī zilā villaine, kura jau tiek datēta ar 16., 17. un 18. gadsimtu, ir no senajiem kuršiem nākusi, bet kuršiem ir bijuši ugunskapi un ka viņi ir dedzināti un tāpēc nav atrasta, bet viņi ir atnākusi līdz pat etnogrāfijai. Tāpat es ticu, ka šie visi skaistie kaklariņķi ir savākušies skaistajās smeldžotajās apkaklēs vēlākajās gados. Un tas ir tas, kas mums ir transformējoties nonācis līdz etnogrāfijai tālāk. Un, senajā tērpā ir šis simbolisms, kuru nojaucot, mēs pazaudējam arī to spēku. Un es domāju, ka jebkurš, kurš uzvelk seno tērpu, sajūt šo spēku un šo tādu jaudu, kas ir mūsos iekšā.